Bet tu redzi Latvijai labu nākotni? Nu, kaut tā kā, ja godīgi. visi mēs kaut kā pamodīsimies, droši vien tad ir, ļoti ir iespējams. Tāpat Singapūra, ja tur bija nekas, un tad atnāca sakarīgs vadītājs, un tad viņi tur tagad ir kļuvusi par valsti, kur visvairāk ir attīstījusies. Ja? Tāpēc, es domāju, tas viss ir iespējams. Mums vienkārši jāsāk mazāk cīnīties vienam pret otru, kaut kā jāsadarbojas. Man liekas, latviešu lielākā problēma, ka viņi visu enerģiju patērē, riktīgi viens pret otru cīnoties. Es biju kaut kad jauns, es biju profesionāli airēšanā gāju. Ja tur bija 4, 8, visi airē vienā virzienā. Tad mēs, man liekas, tur 4 vienā, 4 otrā riktīgs. Tā kā visa jūra sakuļās, bet jēgas nekādas. Tur par to pašu Stambulu, cik tur 1000 cilvēku izgāja ielās. Ja, tur, un tad pieņem tur pēc 2 nedēļām budžetu ar 2 miljardu, tur aizņēmumu, atkal aizņemsimies, par ko mēs jau tur 600 miljonus maksājam procentos, kas kur varētu novirzīt izglītībai vai veselībai, bet par to tā kā nevienam vispār viss ir ok. Vai mēs cīnamies par pareizajām lietām, vai kāds vispār saprot, kas notiek, man tādas nav pārliecības.